pie mums atgojas bez tabū. Jā, bez tabū ieradies Ludzā, senā pilsētā Latgalē, gleznainā apvidū Lielā Ludzas ezera krastā. Bet mūs šurp šoreiz vilina pilsētas ne tā patīkamākā slava. Vietējie šeit izceļas ar alkohola reibuma rekordiem. Maijā uz ielas policija aizturējusi vīrieti ar teju 6 promilēm, bet pie autostūres ar gandrīz 4 promilēm. 5-9 zinu, es 5-9 zinu. Goda vārds 5. Kāds ir cilvēks tādā stāvoklī? Nu, tas jau miros skaitas, tā kā miros. Ir dzirdēti gan 7 promilēs un pāri, tā kā šie cilvēki, teiksim tā, zaudē šo te spēju patstāvīgi pārvietot, adekvāti domāt. Bieži vien viņi vienkārši guļ kaut kur sabiedriskā vietā, jā. Ja viņš lieto šo alkoholu regulāri jau vairākus, nezinu, mēnešus, gadus, nu tad laikam tā 5 promilju koncentrācija viņam ir ikdiena. Tas jau ir ielais, kurš dzer, tas ir dzers, ja viņam piedāvā darbu, viņš vienalga, viņš atteiksies, viņš dabūs 100 iemaņu, lai tad viņam mugura sāp, man pašai bija saskarsme ar to, ka, teiksu, dzīvo viena pati un palūdzu paskaldīt malku, nu tieši, tādam, kurš ar to lietu. Es saku, es tev samaksāšu. Oi, мне spina balit, ja nemagu. Vaicāsiet, ko rekordisti dzer? Lielākoties nezināmas izcelsmes alkoholu, iegādātu tā saucamajās točkās. Dažs to pat nekautrējas saukt par Latgales lepnumu šmakovku. Bet tie rūpala perēkļi, tos jūs kaut kā... Protams, ka tiek strādāts arī šajā jomā. To, cik efektīvi darbojas likumsargi, pārbaudām paši. Ne jau šiem saules nogurdinātajiem svešā pilsētā vaicājot pēc vietējās mantas. Здорово. Мы вот здесь с друзьями путешествуем по Латгалии. Да. Мы ищем, где можно купить какой-то местный самогон. А зачем вам самогон? Ну, не знаю, ну, потом местный, ну, как А вы что, нас слышали, что хороший... Не, ну, просто вот по Латгалии ездим. Вот эта вот улица, она идет, Да. там она заканчивается, там будет улица Латгалес. И вот где она заканчивается, Да. вот эта вот улица, здесь Latgales. вот с правой стороны дом коричневый. Tālūk pāris minūtēs esam guvuši orientieri. Tur, diemžēl, tirgoni nesastopam. Mūsu sausais periods turpinās. Bet laime pati ielec azotē. Uzrunājam nejaušu garām gājēju, kungu gados. Mēs negribam veikalā pirkt, mēs gribam kaut kādu vietējo. Nav problēma. Nav problēma? Varbūt varat nopirkt mums? Cik viņi mums 2 eiro te ir? Pietiks ar 2 eiro? Pēc pāris minūtēm jau nopircis puslitru dziras. Nu, protams. Mēs jau tāpēc gribam pārbaudīt, vai nav kaut kāds indīgais. Bet labs šitas, ja? Visu dzīvi tev. Nav kaut kāds, ka redze nepazudīs? Nekas. Pat pagirunām. Nu, viņš pats... Spirts ar ūdeni atšķēdīts, ja? Nē. Kas tad? Tīra. Kanģa. Smakauka, kā tie mums saka. Jā, vienkārši mēs jau no pilsētas, mēs jau lielpilsētas. Par šito garantē. Garantē? Zinu točkas, kur vietu ar sevi pats nelaimīgs būs. Tālūk, dažu minūšu jautājums un vietējā kanģa rokā. Mums 5 minūšu laikā šajā svešajā, priekš mums svešajā pilsētā izdevās 5 minūšu laikā nopirkt točkā vietējo samagonu. По 2 evriki. Iespējams. Ludzas likumsargi pērn konstatējuši 249 cilvēkus, kuri vada transporta līdzekli reibumā. Šī statistika, maigi sakot, nedara godu reģionam, atšķirībā no visiem zināmās latgaliešu sirsnības. Es mammu gribu apsveikt, var? Apsveiciet. Jā? Māmeņ, kāda problēma? TV3. Aha. Māmeņ, es runāšu pa latgaļu. Es tevi mīlu, cīnēju, lai tev laba veselība. Lai tev grupa, tu sirno dzīvos ilgāk par mani. Un labi cilvēki, kuri tā mani uzņem, lai им laba veselība, smuki bērni, ir labas sīvas. I ko varu pastāstīt? Ludza smuks gorods, nu, Korsovo smukokāk. Moš atbraukšu, kaut viņi tas Korsovu uzņemt. Roberts Blasts, Dzintars Rudzītis, Bez tabū no Ludzas.